Šodien, 4. martā, tirgi atkal krīt, un tam ir pamats. Trumps ir sajājis visu ekonomiku, jo ekonomisti, kas iepriekš paredzēja, ka pirmā ceturkšņa koprodukts augs pa 3%, tagad paredz, ka tas kritīs pa mīnus 2,8%. Trumpa tarifi būtiski palielinās inflāciju. Viņu Doge programmas atlaidīs daudz cilvēkus, kas radīs lielāku bezdarbu, būs mazāks pieprasījums precēm, dēļ kā arī ekonomika krītas. Un kredīti būs dārgi. Turklāt vēl viss tas haoss ar Ukrainas karu, kur Trumps negrib palīdzēt. Šobrīd es neredzu nekādus pozitīvos katalizatorus, kāpēc tagad būtu jāskrien un jāpērk akcijas. Drīzāk vienkārši jāpavēro. Ir dažas jomas, kurās akcijās turās salīdzinoši normāli pat aug, kā piemēram apdrošināšana, arī nedaudz Trumps pumpē kripto, zelts, dažās jomās IT uzņēmumi un, piemēram, Orlī auto detaļu tirzniecība, jo, kad ir recesija, jaunus auto pirks mazāk. Un jaunam mēnesim sākoties būs daudz un dažādi dati. Šo piekdienu bezdarba dati, non-farm payrolls, nākamā nedēļa inflācijas dati un pēc tam aiznākamā nedēļa Fed lēmums, kas, es domāju, radīs pietiekamu volatilitāti un neprognozējumību. Būtu labi dabūt visu šo datu un sapulču rezultātus un tad paskatīties, kas notiek. Šī gada pirmā puse ir traderu markets, bet jāsaprot, kā to pareizi darīt. Buy the dip, sell the rip, go long, go short.